kaut tam līdzīgi. Vai apakšējā. Recording started, man liekas, ir. Jā, ir viss kārtībā. Recording in progress. Jā, labi. Super. Tā sakot, lai jums veiksmīgi visi jautājumi tiek atbildēti. Jā, un daudz tiek uzdoti. Jā, jā. No žēl, kuģis nevar palikt, tad meklēt, jo Teodors var stāstīt savus stāstus par savām dzīvi transformējušām pieredzēm permakultūras kursa gaitā. Jā. Noteikti, noteikti. Varbūt es pat par kādā mirklī atskriešu, jo tik daudz kļūdas, cik es sataisīju pirms permakultūras dizaina kursa, vai ne? Ja būtu kaut gadu vai divus ātrāk tajā bijis, Vai tad ne? tā sakot, tā kā taisīšu festivālu, tad es visu parādīšu, ko visas varbūt pat neatcerēšos, bet cik Jā. daudz pūļi Vai bija ne? jāpieliek. Un pēc permakultūras kursa vairs nav nevienas kļūdas, vai ne? Nē, tur ir tikai attīstība un jauni varianti, kā šo lietu var izdarīt vēl labāk nekā iepriekšējā ideja bija. Jā, un visi tā sakot, atkritumi pēkšņi nevar vien visi, bet pēkšņi mainās loma, ka tie īstenībā ir resursi kaut kam citam. Un tā sakot, iespējas paplašinās fantastiski. Un plus vēl draugi un sadarbības, nu tā kā varbūt tik pa laikam jāatkārto, iet vēlreiz dizaina kursā. Jā, jā. Labi. Labi, Skaidrs. ja nu Skaidrs pēkšņi tavs. kādā brīdī skaties, varbūt man būs jālaiž tev būs man jālaiž iekšā, ja es kādā brīdī Labi, labi, es varēšu tur pievienot. skatīšos, ja kā Jā. tur ir. Tā. Un atcerieties visi, ka šī gada kopsapulce plānota 29. novembris, 30. novembris. Jā. Tev Tā, tikai es gribētu jāizvēlās tas cerēt. skats, jo šobrīd redz to tavijo skatu. Nav tas prezentācijas puse. Labi, nospīdis. Redzams. Opaga. Vēlreiz. Tiklīt, mēģinam vēlreiz. Vislabākais, ka tu Patriarkas. attaisi jau lielu, un tad tu pārslēdz to dalīšanos. Šēru. Bet tad sanāks. Nu, Un pirmie patīkās, divi lai bija tu tie slēdz. Kujās, grūtākie. miklīt, tu jau esi. Jā, es slēgšu šit. To Ja mēģinam. tu, ja tu nospied to prezentācijas, No, jo varbūt, un tad ir. ja nekas nenotiek, pagaidām mēs redzam to ne to īsto. Nav tā kā pilna ekrāna. Man rāda, ka ir Jā, screen nav sharing. pilns ekrāns, jā, nav Pilnam pilns ekrānam. ekrāns. Tā. Sāksies šitās te jautājumi. Es tā kā pieredzu no diviem ekrāniem, tad parasti vieglāk to lietu izdarīt. Jā, jā. Varbūt es jau tā. Meklēti, būs tik taps vien meklēti. Hmm. Varbūt nospiežot F5, un tā pāries un Nē, viss. tagad varētu būt. Viss kārtībā, jā, ir. Jā, no, ne. Labi, uz šīs skaistās nots nodod jūs visus Elgara rokās un Selīnas rokās. Jā. Tā, bet jautājums, vai es redzēšu dalībnieks, kur man jāapstiprina? Tas man vēl iztrūkst, mirklīt. Tā, tūlīt man jātiek līdz. Atrisināsim visu līdz galam, atrisināšu iespēju tā līdz pievienošu. Tā. Enable waiting room. Es varētu disabled waiting room. To es mēģināšu darīt tā, lai ir bez waiting room viss var pieslēgties. Labi. Man liekas, būs atrisināti tehniski jautājumi līdz šim brīdim, kas ir Super. izcināmi. Tā vajadzētu būt. Tehniski jautājumi visi var pievienoties paši, kad un kā viņiem vajag. Tā.
Tā, labi. Prezentācija redzama, ceru. Jā, un viss notiek. Jā. Tad vēlreiz trešoreiz. Labs vakars, sveiki visiem. Tātad šodien būs īsais stāsts par permakultūra dizaina kursiem, jā, kā par tādu pamata vai standartu formu, kādā veidā tātad padziļinātas, visaptvarošas zināšanas par permakultūru iegūt. Standarts, kas ir visā pasaulē aprobēts, apmēram tas ietvers plus mīnus līdzīgi ir tam visam. Ja, un pastāstīsim arī to, kādā veidā tas Latvijā ir bijis senāk. Un galvenais, protams, ir par to, ka par plāniem nākošais gadu atkal permakultūras kursu rīkot Latvijā. Ja, tātad, jā, kā redzat, prezentācija tie šī gada kursa, tātad nākošais gada attiecīgi kursa tas nevis uz priekšu. Man sākās. Tūlīt. Slaidi jātiek, viņi jāvirzās uz priekšu, viņiem būtu. Tā. Viss kārtībā? Es tikai nevaru, man tā. Neslēdās slaidi uz priekšu, tā kā vajadzētu slēgties. Tā, mēģināsim šitā. Jā, kurš tās tagad viss kārtībā. Super. Jā, tātad kursu vadītāji pamatvadītāji esam mēs 4. Mēs tā ziņā, Selīna, kas arī ar jums šovakar tepat ir, un Tomas un Rūta. Jā. Tomas un Rūta ir Latvijā abi, kam ir permakultūras, šis permakultūras praktiķa diploms, kas nozīmē to, ka viņiem ir tiesības arī tālāk vadīt kursus un izsniegt tālākus diplomus. Tas arī ir formāts, kādā veidā permakultūras dizaina kursi visur pasaulē ir par šiem mācot, atbildība pamatā ir tās katras valsts permakultūras biedrībai atbildība vai kvalitātes kontrole par to, lai tas viss notiek kā pienākās, un arī šie diplomātie permakultūras praktiķi, kas kursus var vadīt. Tātad, ar Rūtu aicinu būt domās un atbalstā, un Rūta šodien ir uzsākušās dzemdības. Tā kā gaida dvīnīšus viņa ģimenē, meitenītes dvīnītes. Un Rūtai ir otrais uzvārds ir tāds pats kā man, tāpēc, ka Rūta ir mana kopš 2 gadiem ir mana brāļa sieva. Tāda arī tā radniecība. Un vēl trešā lieta, arī mēs ar Rūtu un Selīnu vispār un Tomasu, Tomas pazina pirms permakultūras kursiem, bet 2017. Gada permakultūras kursi ir faktiski, kur mēs arī paši savstarpēji iepazināmies, gan ar Selīnu, kas bija tikko no Beļģijas Latvijā, gan ar Rūtu, kas arī bija rudens permakultūras kursā, un tajā laikā man neprātā nevar ienākt, ka Rūta pēc 7-8 gadus vēlāk būs mana brāļa sieva. Tāda ar to radniecību, vispār arī citas reizes tā, ka mēs plaši iesaistam dažādus cilvēkus, kas ir aktīvi un vēlās arī piedalīties nodarbību vadīšanā. Tā mēs arī kursos parasti iesaistam kaut kādu 7-8 cilvēku, kas ir iesaistīti nodarbību vadīšanā. Tāpat kā permakultūras festivālos vasarā parasti tāda plaša aktīvo cilvēku pārsniedzība, tad permakultūras dizaina kursos arī. Un pabeigšu pēdējo komentāru par vēsturi. Daži vārdi, un dodošu vārdu Selīnai arī. Vēsture Latvijas vēsture permakultūras kursiem īsumā ir tāda. Šis plānotais kurs nākošais gads būtu 6. kurs. Tad 5 iepriekšējie kursi, kas Latvijā notikuši, ir 2015. gadā, kad notika Latgalē, Ganeņos Ilzas mežnieces saimniecībā, kuru vadīja permakultūras skolotājs no Norvēģijas, Jan Bang. Tad 2017. gadā notika 2 kursi, viens pavasarī, otrs vasaras beigās, kas notika Lejas Varicēnos, un kuru pasniedz Šveices permakultūras pasniedzēji.
Ja, tas bija 17. gadā, un tad 2021. gadā, kad Tomas bija pabeidzis savu praktisko projektu portfolio un saņēma savu diplomu, tad Tomas vadībā noritēja kurs 2021. gadā un pēc tam 2022. gadā. Ja, un tad dažādu iemeslu dēļ ir bijis pauze, tagad 23., 24. un 25. šie 3 gadi, un ceram, ka nākošais gads atkal notiks. Savukārt, piemēram, Igaunijā, ja pirmais kurs, permakultūras kurs vispār notika pirms 2 gadiem, ja nemaldos, 24. gada rudenī, kur vadīja Dānijas permakultūras skolotāji, arī ar kuriem mēs esam ciešā labā saziņā. Būtībā tas ir tāds arī apzināti tāda permakultūras skolotāju tīklošanās ar Ziemeļvalstu skolotāju tīklu. Ja, un līdz ar to arī mēs to gan saturu, gan kvalitātes ziņā ir kaut kas tāds, ko mēs vienmēr salīdzinamies arī ar Ziemeļvalstīm kā tādiem tuvākiem kaimiņiem. Tā kā tas arī ir, ja, mums ir svarīgs tāds process. Nu, lūk, tas pavisam īsumā, ja, par vēsturi, kas ir bijis līdz šim un kas esam mēs kā, ja, šo kursu plānotāju un vadītāju komanda. Jā, Selīna, tagad gribēju iesaistīt arī tos, kas esat šovakar jau pievienojušies. Visi, jā, īsumā dod vārdu tev, Selīna. Labvakar visiem. Jūs varat man dzirdēt? Viss kārtībā? Jā, super. Jā, prieks jūs dzirdēt. Jūs redzēt. Pišķiņ. Mans tēls ir apkārt. Tā, mans vārds ir Selīna. Parasti es rūpējos par sociālu permakultūru daļu. Es esmu nevardarbīgas komunikācijas facilitator un arī coach. Man patīk strādāt ar garīgo veselību, kā mēs varam rūpēties par sevi, bet arī kopā, ko mēs varam darīt, varbūt atbalsta aplis vai jā, kaut kāda komunikācija, kad atbalsta viens otram. Un jā, tā kā PDC ir grupas pieredze, tas ir ideāla vieta, kur praktizēt arī jaunas lietas, strādāt kopā, dzīvot kopā un varbūt jā, kaut kas jauns, ka palīdzēt arī ģimene vai ar kolēģiem. Bet tā, īsumā par ko man patīk. Šovakar es gribu teikt, ka šī formāta ir ļoti, mēs gribam, ka tas ir interaktīvs. Tad lūdzu, jebkurā brīdī patrauciet, drīkst mikrofonu vaļā un runāt vai paceliet rokas. Jums ir tas varbūt var mēģināt, vai jums ir tas opcija, vai jūs, es nezinu, kur ir. Ok. Ir viss kārtībā, varam runāt. Jā? Super, mēģiniet, vai jūs zināt, kā paceliet rokas, vai ne? Šeit man ir, jā? Tad tas drīkst, vai arī tas drīkst. Es paskatīšos visu laiku, ja ir rokas augšā. Ok. Un tad mums ir trīs jautājumi. Es gribēju varbūt klausīties 2 minūtu mūzika, kad mēs domāties par šo jautājumu, bet es nezinu, vai es varu piedāvāt mūziku tagad. Pirmā jautājums, kā jūs jūtaties? Jūs varat varbūt paņemt metaforu kāda, jā, vai iekšā ir solēns, vai makoņiem, vai kaut kāda kaos, vai arī drīkst teikt, labi, normāli, viss kārtībā. Tas ir pirmais jautājums. Otrais, kāpēc jūs esat šeit šodien? Interesēs, motivācija, jā, kas notiek šovakar? Kāpēc pirmā trešdienā ir, kur jūs esat šovakar? Un trešā, ko jūs vēlaties uzzināt vai dzirdēt? Kādas ir jūsu cerības, vai jā, kas būs ļoti fantastiski, ka pēc stundā jums ir, wow, super. Tad lūdzu drīkst runāt tagad, vai drīkst rakstīt. Mēs gribam vismaz 5 vai 10 atbildē. Es rakstu čatā, tas 3 jautājums. Kā jūs jūtaties? Varbūt, Elges, tu vari teikt arī, kādu jūties tagad, un kāpēc jūs esat šeit un ko jūs vēlaties uzzināt. Un es paskatīšos, vai ir rokas. Un drīkst arī paņemt savu laiku. Elgers, kā tu jūties šovakar?
Es jūtos ļoti labi. Kaut arī šodien gara diena ar 3 lekcijām studentiem Latvijas universitātē, kas ir daļa no darbiem, ko es daru. Pasniedzu lekcijas par ilgspējīgu attīstību, vidas aizsardzību un arī socioloģiju studentiem par dažādām sociālām un ekonomiskām teorijām un pieejām un viss tā kā. Socioloģijā ir interesanti, ka lietas savijās kopā un permakultūrā tāpat savijās ļoti daudz kas kopā. Ir dažādi veidi zināšanas, tā ir permakultūra tāda patiesa starpdisciplināra lieta. Jā, jutos labi šodien un tāds entuziastisks esmu arī par to ka izskatās, ka, jā, kad ir iekustās tas process, un ļoti ceru, ka izdosies sarīkot tos kursus nākošajā gadā, jo arī ir prieks vienmēr redzēt arī to gandarījumu, kas cilvēkiem ir no piedalīšanās kursos. Solēns vai makoņēns? Vai esmu saulēns? Jā, tas ir iekšā. Kādā? Tāda saulrietā varētu teikt, jau tā kā nogurums pēc garas dienas, jā, bet ir vēl tāda mobilizācijas 1 stundu kopā ar jums visiem te. Paldies. Tad lūdzu, jā, kurš ir tas drosmīgais intuīcijā, ka gribu runāt? Tad, jā, tiešām, pasakiet kaut ko. Jā, Agnesē! Jau, es nevaru atrast, kā es to roku varu pacelt. Tāpēc es pacēlu šajā. Es jūtos ļoti labi. Mēs tikko izstaigājāmies pa mežiem. Daudziem mežiem ļoti sen nebija bijusi. Es tikko atgriezos pēc 13 gadiem dzīves ārzemēs uz Latviju. Un šodien surfojot pa internetu atklāju, ka jūs esat un ka jums trešdienās ir šīs sarunas, kas ir normāli forši. Un tā kā man ir jāiekopja savs dārs un par permakultūru visu laiku ir kaut kur backgroundā ir, bet zināšana īsti nav. Man māsa nodarbojas Latvijā ar to, arī eksperimentēja jau gadus vairākus. Un māsas meita tā pamatīgāk arī Gundaga, tepat tās ir iekšā, var redzēt, arī klausās un domājam par to, ka tie kursi notiek un kas tas ir un ka ļoti, ļoti intriģēja. Un tāpēc esam šeit un kas bija trešais, jā, to es arī gribēju zināt, kas notiek Latvijā ar šo visu un vispārībā to, ko tu, Elga, jau pastāstīji, jau izklausās ļoti forši, ka tas tā pamatīgi un ar visiem certifikātiem un ka pasaules pieredzes un pasaules visādi instruktori brauc un ļoti, ļoti forši, ja varētu būt ar jums kopā šajā visā un mācīties. Paldies, Agnese. Amazing. Jā, urā. Jā, šodien man bija arī pastaigā, un tas dod man cik daudz prieka. Es redzu arī Ieva, ka teiks uz čata neliels nogurums. Jā. Man ir savu dārs, gribu uzzināt, kā tur holistikāk saimniekot un kur to iemācīties. Superīgi. Šodien gribu uzzināt, kādi būs turpmākie kursi. Piedod par man latviešu valodā. Paldies, Ieva. Kurš gribēja arī rakstīt, vairāk vēl. Tur ir Signē, jūtos labi. Redzu Gintas roku arī. Jā, turpināt, jā. Jā, es domāju, ka čatā visi var izlasīt to, kas ir čatā. Un Gintere, kur ir roku pacels. Jā, es nevarēju atrast to dzelteno rociņu un čatu vispār netieku klāt šoreiz. Es šobrīd esmu Vācijā un jūtos ļoti priecīga būt te kaut vai tādēļ, ka vēl kādu lieku reizi paklausīties latviešu valodu. Jau kādā izpildījumā. Un ceru atcerēties, atkārtot, dzirdēt no jauna kaut ko vērtīgu, kas man var noderēt. Jūtos mierīgi, zināmā mērā aizmukusi no spiediena, kas man bija, kad es dzīvoju uz vietas, savos laukos, un tādu paņēmusi soli atpakaļ, lai varētu mierīgāk turpināt iet uz priekšu. Tāds ļoti interesants efekts. Jā, es esmu ļoti priecīga te būt. Paldies! Jā, paldies, Ginta. Jā, paldies. Jā, vēl kādu vienu viedokli vai pieredzi vai gaidas, ko jūs sagaidāt, ja, gan no šiem, gan no vispārīgs, ja, kursiem Latvijā. Tāda parādās dārzi, rūpes par dārziem, par saimniekošanu, saimniecību. Jā, varbūt vēl kāds, kas tāds padalīties
savām domām vai gaidām vai interesēm. Un tad vispār arī mēs cenšamies nerunāt pārāk gari, un, protams, noslēgumā atstāt arī laiku vēl jautājumiem, atbildēm, vai precizējošie kaut kas par to mūžu izstāstāmā. Tā kā tas nav vienīgais brīdis, kad mēs jūs iesaistam. Ja gribējām, ja tagad jūs iekustināt arī jau pašā sākumā, nav tā, ka mēs stundu runājam un jūs tikai klausēties. Tālūk. Mums ir Anita, jūtos ideāli, gaidīju ar nepacietību permakultūru tiešaita tikšanos. Varbūt tu vari turpināt, Ergas. Jā, iesācējiem vēlos ļoti daudz iemācīties saimniekot bioloģiju savā dārziņā, lielajā dārziņā. Cenšos ņemt visu, ko man stāstīs mācīs. Paldies, Anita. Ok. Yeah. Ja vairāk, tad varat kaut ko pierakstīt arī chatā, ja laika gaitā kaut kas sakāms par arī, kamēr runāju. Un tā kā es teicu, droši arī, kā Selīna teica, varat droši arī pārtraukt kaut kādā brīdī, ja jautājumi, kas jums rodās runājot, ja, droši dariet tā. Tā kā tas nav tāds oficiālās, nav nekāds permakultūras kurs, ir cits formāts nekā augstskola. Man patīk strādāt gan ar studentiem, nekā uz nepilnu slodzi strādāt augstskolā, akadēmiskā formātā, bet ir brīži, ka man tā akadēmiskā pasaule ļoti nogurdina un apnīk. Ja, man, teiksim, tā neformālā izglītība, kas arī permakultūrā, manuprāt, ir arī superīga pieredze. Ja, un tā kā es kaut ko cenšos no tā pārnest arī augstskolas vidē. Jo arī, ja mēs runājam par Molisonu un Holmgrēnu, arī viena no permakultūras pirmsācējiem, ja, tad arī Pils Molisons, ja, tad ilgu laiku kā bioloģija un ekoloģija viņa bija interešu lokā. Viens no iemesliem, kāpēc viņš aizgāja prom no augstskolas vides, no akadēmiskās vides, ir tas, ka viņam šķiet, ka pārāk daudz katrs sēž savā kastītē, savā pīļdīķī un pārāk maz starpdisciplināras sadarbības notiek. Ja, un tā kā, tāpēc vienmēr šīs sadarbības ir svarīgas. Jā, Selīna. Jā, tas ir svarīgi, ka šodien tev bija tas vēlme, ka tu nerunā cik daudz, tad mans lomas būs teikt, ka katra slaida var būt 2 minūtes, un tad es darīšu tā, un tad mums ir ritmu, un tad mums ir laiks diskusijā pēc tam, jā? Tieši tā, ja tas ir svarīgi, tad izstāstīt par pamatlietas, un tad mēs varam vēl diskutēt par to. Un tik daudz Bill Molisona, vermikultūra, tad pārējais viss būs kursēs par Molisonu. Tā, kas man ir uz priekšējiem. Tātad, uzreiz lecot pa praktiskām lietām, jā, redzat fonā, tās 2 bildītes no Zadiņiem, tātad, jā, tā ir arī vieta, kur iepriekšējās reizēs vismaz daļa no kursa ir notikusi, jā, tātad Vidzemē, Smiltenes novadā, jā, tādā saimniecība Zadiņi, kur arī es dzīvoju ar savu ģimeni un 4 bērniem. Jā, tās ir 2 dronu bildes no augšas, viena bišķi tuvākā skatā uz to centru, kur ir kopienas centru, un otra plašāk, redzot visu uz malām. Tas neiekļauj visu Zadiņi vēl plašāk ir. Jā, tā kā arī mēs esam uzņēmuši gan permakultūras festivālus 17., 18. un 20. gadā, gan arī daļu no permakultūras kursiem 21. un 22. gadā. Jā, tā kā tad arī šī kursa noris ir 2 saimniecībās, un augustā, ja, Norma un Zuševicas saimniecībā Iņķos Zemgalē, ja, Dobeles novadā. Ja, Normons arī atvainojas, ka nevar šovakar pievienoties, viņš jau mācās arī mežniecības studijas Jelgavā papildus saviem pamatdarbiem. Tā kā, jā, arī Iņķos varbūt kāds no jums arī bijis festivālos, jo viņš 2 reizes ir uzņēmis arī savā saimniecībā permakultūras festivālus arī. Tā kā, jā, noris ir praktiski pavadot 1 nedēļu, tad 1 nedēļu pavasarī, maija beigās, 2 nedēļu augustā. Tātad, ja ierodoties svētdienā un doties mājās svētdienā, jā, tas arī ir šīs 2 pamatlokācijas kursu norisei, jā, un arī citas reizes dalībnieki arī to ir uzslavējuši, ka viņiem patīk, ka tāds ļoti tiešums, skaidrība, vienkāršums ir tajā, ka caurspīdīgums par kādā mērā, ja, teiksim, esot lektors saimniecībā, redzot tas, kā mēs dzīvojam, ko mēs darām, jā, bet nevis kaut kāda, ja tur teorētiska runāšana, jā, par kaut kādu abstraktu teorijas, permakultūras teoriju, jo permakultūra tomēr ir jā, ētisks un praktisks ietvars.
Jā, tātad vienmēr paredzam arī brīvo laiku atpūtai, kopējai socializēšanās iespējas. Parasti plānojam katru otro vakaru pirtis arī, kas palīdz tādai arī sadraudzēšanās procesam. Un kursu gaitā svarīga lieta tas, ka kursu gaitā jūs arī strādājat pie sava dizaina projekta, kur beigās aizstāvēt. Dizaina projekts atkal neskanētu baigi nopietni. Tas vienkārši nozīmē to, ka permakultūras, šis dizaina kurs, tāpēc nosaukuma ir dizains, mācās šīs prasmes, dizainēt tās prasmes, kā bija arī komentārā rakstījies, holistiski skatīties savu īpašumu, ņemt vērā sistēmiski visus procesus, kas tur notiek, un tās lietas, kuras kursu gaitā apgūst, šīs gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, tās visas mēģināt iekļaut savā kopējā dizainā, šajā skatījumā, tādā visaptvarošā izvērtējumā, to, kas šobrīd notiek ar šo īpašumu, ko jūs vēlaties virzīt, kā virzīties tālāk par to. Tā kā, lielākā daļa dalībnieku līdz šim kursos piedaloties brauc ar kaut kādu karti un plāniem savam īpašumam, kurā viņi ir, bet ir bijuši dalībnieki, kam ir piemājas dārziņš Rīgā, un ir bijuši dalībnieci arī, kur dzīvo dzīvoklī, viņi nav par nekādu piemājas dārziņu, viņi domāja par kaut kādu, cita savas paziņas vai drauga īpašumu, kuru varētu dizainēt. Tā kā tas nav tā, ka nevar piedalīties tie, kuriem nav savas vietas, bet visbiežāk tas ir ar savu kaut kādu vietu. Un arī tās 2 nedēļas, pēdējā lieta pie šī, 2 nedēļas ir noderīgas tādā ziņā, ka maijā viņi sāka domāt par šo dizainēšanu, un arī šīs starpa 3, jūnijas, jūlijas, augusts, 3 mēnešu starpa, kurā jūs varat mēģināt kaut ko ieviest vai mēģināt citām acīm skatīties uz savu īpašumu un augustā tālāk šo gala dizainēšanas procesu līdz galam pabeigt. Daudz no darbiem arī tādi savstarpējās sadarbības. Tas ir par to. Un, teiksim, šī tāda pieredze arī ir par tādu grupas pieredzi, par tādu kolektīvo inteliģenci, kā mēs sakam. Tam arī ļoti pievēršam uzmanību, tas kādā veidā arī šī grupas dinamika veidojās. Šī bildīta arī no 17. gada kursa, kurā es pats arī piedalījos, tas bija rudens kurs. Kurā gadījumā tas ir pirms jau 8 gadiem. Tā kā tas ir tāda dzīvošana kopā, būšana kopā, organizēties, arī daudzas diskusijas, nevis tikai tā, ka ir lektori, kas tā kā atkal augstskolā, kas pusotru stundu runā, un tu tikai sēdi un pieraksti, bet daudz, kas arī ir tādi savstarpējās sarunās, jautājumos un atbildēs, mēģinot arī šīs, un dažkārt atbildes var arī būt viens otram dalībniekiem, nevis tikai mums vadotājs, arī šīs, tā kā, tad kolektīva projekta, tā ziņā, ka sadarbība arī par šiem dizaina projektiem domājot, jūs arī strādājat gan mazās grupās, gan arī, teiksim, prezentēt viens otram, uzklausot viens otra feedback un ejot atgriezenisko saiti, dzirdot arī tās lietas, ko uzlabot. Un daudz, kas arī ir, kā Selīna jau minēja, kas īpaši viņai tuvs jautājums par šo sociālo permakultūru, kas arī ir pa lielā mērā, kas atbrauks, redzēsiet arī mūsu zadiņu kopienas kontekstā, tas arī ir cilvēki dažkārt sagaida, ja jums eko kopienas zadiņu, tātad parādiet visus savus milzīgos dārzus. Mums nav milzīgi dārzi, jo neviens no mums nav lauksaimnieks pēc pamat nodarbošanās, bet būtībā kopienas saliedētas kopienas veidošana ir šī sociālā permakultūra, tā ziņā šis permanent culture un permanent agriculture, tas jau arī permakultūra ir tajā pastāvīgi ilgstoša kultūra, kā būt vienam ar otru, kā saticīgi dzīvot, kā spēt risināt spriedzes vai konflikta situācijas. Un šī kopienas veidošanās, kopiena kā tāds plaši izmantots tagad jēdziens visu kaut kur, bet tas dzīvošana kopienā ir diezgan liels izaicinājums, bet, kā saka, sūrs darbs, saldi augļi, arī liela ieguvuma tajā savstarpējā atbalstā, savstarpējā dažādās zināšanās, kas mums ir, un arī tādā ziņā sociāla permakultūra tādā veidā arī būs ļoti praktiska, jūs dzīvosiet nedēļu mūsu zadiņu kopienā, kur šobrīd dzīvo pastāvīgi 5 mājsaimniecības, 9 pieaugušie un 8 bērni, 17 cilvēki, tā ziņā kopīgi apsaimniekotā īpašumā, kas arī jau tagad pamazām, bet mēs jau 7 gadus tur esam. Tā kā tāda kolektīva pieredze.
Jā, tad saistīts, kā jau teicu, arī piesaistīts vietai. Ziņā vietas gan šīs mācāmies no šīm vietām, norises vietām, kur šie kursi notiks, arī ar praktiskiem kaut kādiem darbiem šajās vietās. Plus, protams, ir šīs vienmēr arī kaut kādu vizīti iekļaujam uz kādu citu saimniecību kursa gaitā, redzot vēl praksē. Plus, ja mēs runājam cauri, teiksim, katra dalībnieka vēl viņu situācijām un viņu individuālām dizainam. Līdz ar to mēs atkal domājam par dažādām situācijām, dažādām vietām, ja, un ko tur, un kas tur notiek. Ja, šie konkrētie prakses reāli projekti balstās vienu konkrētu kontekstu, balstās, teiksim, jau uz jūsu savu dalībnieku kontekstu. Tā kā tas arī varbūt tādā ziņā, es pat varētu teikt, ka šī iespēja attīstīt, holistiski skatīties par savu īpašumu attīstību, ir pat vēl lielāks ieguvums nekā varbūt tas diploms vai papīrs, kas nav tāds kā augstskolas diploms, tas arī certifikāts un varbūt biedrība piešķir, ja, bet viņam vislielākais diploms vai ieguvums būtībā ir tas jūsu dizains, kurā ir visu jūsu domas iekšā un visi ieteikumi, komentāri, diskusijas ar visiem pārējiem, ja, kā tāds resurss, pie kura atgriezties atkal un atkal nākošo daudzu gadu gaitā. Ja, tā kā tas ir kaut kas tāds, kas varbūt iedvesmojoši un varbūt kā ilgtermiņa ieguvums arī no šiem kursiem uz priekšu. Tālāk, ja, tas, ka permakultūras kurs, protams, arī ir par personības izaugsmu. Ja, tā kā arī, kā tur bija vienā arī permakultūras biedrības mājaslapā pie PDC aprakstīts šis viens video arī par 22. gadu kursām. Mums bija gan latviski, gan angliski, ja, tur bija pāris igauni, kas piedalījās. Ja, Henrijs savā tā teikt, video ierakstu noslēgumā viņš saka, ja, come to the PDC, it will change your life. Tas mainīs tavu dzīvi. Ja, kā, arī kā savas dzīves dizainēšana, ko arī, man liekas, Ines dalījās ja, savā stāstītā. Tā kā, un tas arī kaut kas tāds, ko ir grūti izstāstīt, ir grūti taisīt marketingu, kā saka tādām lietām, sakot, šis kurs mainīs tavu dzīvi. Liekas, man, come on, tu jau pārspīlē, tad ko nozīmē mainīs dzīvi? Ja, tā kā, bet tā tas darbojas viss, kas bija arī Uģis savā īsā komentārā. Viņš teica, tiešām tā ir tāda iedziļināšanās, būt vienam ar otru savu, pārvērtēt savus dzīves situāciju un vietas un cilvēki, ar kuriem tu esi, kas ir tavi resursi, tavas iespējas, tad resursi gan cilvēki, gan resursi, kas tev ir apkārt, ja, ko tu ar tiem dari, ko tu plāno, kā tu skaties gan uz pasauli plašākā globālākā veidā, kādas šie pasaules vides, varbūt riski un izaicinājumi un klimata krīze, līdz ļoti, ļoti lokālam un personīgam, ja kāda ir tava dzīve tajā visā, kādā veidā mēs spējam rast motivāciju un entuziasmu un aizrautību par spīti kādām nacionālām vai globālām problēmām, darīt savas lietas, darīt to, kam ir nozīme. Ja, tā kā, ja, tādā veidā arī ir tāds, un tāpēc arī šis formāts ir permakultūras kursi vispār pasaulē notiek dažādos formātos, vismaz 3 noteikti zinām formāti. Viens, kad ir 2 nedēļas uzreiz kopā, otrs, kad ir 2 nedēļas pa nedēļām atsevišķi, ja, un tad ir vēl 3. formāts, kas ir pa atsevišķām nedēļas nogalēm, kaut kādas tur 6 vai 7 nedēļas nogalas, kas sadalīts it kā tā. Un tad vēl 4. būtu vispār online, netiekās klātienē. Tāpēc no šiem visiem formātiem mēs esam palikuši pie 2 nedēļas klātienē, arī apzinātā veidā, teiksim, lai būs gan šīs personības izaugsme, gan grupas efekts, viss pārējais, ja, kur nav iespējams citādāk dabūt, kā vien tad, ja mēs tiešām veltam tam laiku, mēģinam nolikt malā visu savu skriešanu un pārējos kaut kādus plānus un darbus un uztraukumus dzīvē, ja, un veltīt tam laikam tādas un iedziļinoties tajā visā un esot. Un tas nes labus augļus arī tādā veidā, ka mēs uzdodam arī dažādu veidu eksistenciālos, fundamentālos jautājumus sev, tādā ziņā, ko es patiešām vēlos darīt, kādos veidos, ar kuriem cilvēkiem, kas man ir svarīgi, un kādā veidā virzīt savu enerģiju un entuziasmu uz priekšu, un, teiksim, kādā veidā šos kaut kādus sapņus, kurus mēs uzdrīkstamies sapņot, un domāt, kā tad mēs virzīsimies no A uz B, savās dzīvēs, savos plānos. Tātad, no praktiskā viedokļa noteikti jautājums būtu arī tad, Selīna, droši. Es gribu pārbaudīt, vai viss kārtībā. Varat parādīt īkšķis, vai viss kārtībā, tas ir par ātri, vai jums vajag elpojiet? Man vajag droši elpot mazliet.
Pirms nauda runāšana, es gribu teikt, jā, ka šo pārveides procesu, jā, varbūt, ka mēs mācāmies no visiem. Tas nav kā ir, protams, ir lektors, bet arī cik interesanti. Vienreiz es biju arī kā šefpavārs, piedalījos otrā PDC, un es iemācījos, cik daudz no virtuvē brīvajā laikā pirci. Un, jā, tas mani iedvesmoja un motivēja turpināt darīt to, ko es daru, bet arī iet varbūt bišķiņ dziļāk un sekot savam vērtībām. Jā, tas ir kaut kāda boost, jā, enerģija boost. Viss. Jā, un te varētu gari stāstīt, bet tas vēl viena lieta, ko es pielikšu klāt, tas, ka visam jāatcerās, ka permakultūras kurs tomēr ir par, un vispār kā permakultūra, ka nav tikai par dārzkopību. Permakultūra, jā, tiešām ir daudz plašāks ietvers. Jā, tas tiešām ir, tā kā es parasti saku, praktisks, ētisks un filozofisks ietvers tādā veidā, kā mēs vēlamies būt pasaulē attiecībā pret vidi un dabu un attiecībā pret citiem cilvēkiem. Jā, tāda attieksmes, jā, un tāda permakultūras ētika nevēl, jā, tā arī, teiksim, kādā veidā mēs esam, kādā veidā mēs saprotam, kādā veidā mēs rūpējamies, kā mēs iedziļinamies, kā mēs sadarbojamies. Jā, tās viss arī ir ļoti svarīgas prasmes, par kurām mēs mācāmies. Tā kā tas nav dārzkopības kurs tikai. Ja? Protams, par dārzkopību un dārziem un ekosistēmu izpratni vispār, par to visu noteikti arī būs. Bet, ja jums interesē kļūt par ekspertiem dārzkopībā, tad droši vien kaut kāds bulduru tehnikuma mūžlītības kurs pat būtu varbūt labāks. Ja? Ja tas vienkārši aiziet tikai par dārzkopību. Ja? Teiksim, permakultūras dizaina kurs vienmēr ir par kaut ko vairāk. Ja? Teiksim, par tādu holistisku vispārīgu skatījumu veidošanu uz norisēm pasaulē un savā dzīvē. Un sadarbībā viens ar otru. Un tāpēc arī šīs sociālās permakultūras komponents būs ļoti svarīgs. Tātad, ja šī 0-0 zona vai ne, attiecības ar sevi un 0 zona un māju un vidi un savu tuvākā vidi, jo ja tas arī, ko mēs redzam Zadiņu kopienā dzīvojot, tas arī ļoti, lietas un procesi notiek lēnāk nekā mums gribētos. Mums kaut kādi lielie varbūt plāni nerealizējās tik ātri, bet mēs skrienam maratonu, nevis sprintu. Mēs darām pacietīgi un mierīgi un virzamies uz priekšu. Tā tik daudz, cik var kurā brīdī izdarīt. Jā, un arī esam mierā ar to visu. Mēs neuzvirzam kaut kādas arī sev lietas, ko mēs nevaram izdarīt. Jā, un arī rūpējamies par tām attiecībām, kas ir gan pāru starpā, kas ir ģimenes, jā, lai šīs attiecības būtu stabilas, lai bērniem ir droša un laba vide, kur augt, jā, kur mums ir daudz Zadiņos bērni. Un tādos apļos arī tas ir noteikti. Jā, viens aplis ir labas attiecības ar sevi, attiecības pārī, labas attiecības kopienā, jā, un tad ir cerība, nav garantēts, bet arī cerība, jā, ka kaut kas tāds pamatīgs un uz ilgāku laiku varētu tapt. Tāds ir mans papildus komentārs. Labi, praktiskās puses no izmaksu ziņā, tad, kā mēs esam aplēsuši arī pēc kursu izmaksām iepriekšējos gados, un šīs maksas, teiksim, kā agrā putneņa vai early bird reģistrācijas izmaksas reģistrētos līdz šī gada beigām un iemaksāt reģistrācijas maksu 100 eiro, tad pilnā summa ir 600 eiro šī gada beigām. Un jā, tad, kas nozīmē, kurā ietilps pilnīgi visa teicīgi. Jā, un arī svarīgi atcerēties to, teiksim, tas ir kurs, kurā mēs par jums parūpējamies pilnībā. Tad jūs esat nedēļu maijā, nedēļu augustā, tad visu dzīvošanu, asketiski, bet arī visu ēdināšanu, visu pašniedzēju darbi, vieslektoru, atbrauc ekskursijas, kurā mēs braucām, visi praktiskie darbi, tas viss ir iekļauts. Tad, ja vēl, teiksim, par dienām, ka redzēt, tas ir apmēram 15 dienas plus mīnus tās 2 nedēļas. Jā, tas ir plus mīnus kā 40 eiro par dienu, kursu ziņā. Tā kā tīri uz tādu izmaksu ziņā mēs vienmēr esam domājuši par to, kādā veidā padarīt cik iespējams lētu un pieejamu cilvēkiem. Jo ir daudzās vietās citur pasaulē permakultūras dizaina kursi, kļūst par kaut kādu tādu status simbolu vai tādu elitāru padarīšanu, kas ir, kur vai ne, tur stilīgiem hipsteriem braukt uz PDC kursiem, vai ne, un kas maksā 1000 eiro. Un, kas nav pieejams. Mūsu gadījumā mēs uzskatām, ka tas ir svarīgi, lai šis kurs, kurš nav nekas ārkārtīgi sarežģīti, bet viņi būtu plaši pieejami un ceram, ka arī tāda veida šis izmaksas ir cik iespējams sasniedzams. Norēķinās iespējas, kā arī rakstīts tās,
reģistrācijas tātad maksā 100 eiro, un tālāk, liecīgi, var dalīt daļās pēc tā, kā jums šķiet ērtāk, vai sadalīt tur pa, un būtībā nomaksāt līdz kursa, līdz augusta nedēļai, būtībā tas sanāk, tur 10 mēnešu laikā var nomaksāt, dalīt 10 maksājumos, 2 maksājumos, 5, kā jūs vēlaties, mēs esam gatavi arī uz tāda veida kaut kāda šīm vienošanām, kā jums šķiet pareizāk. Tā kā, jā, tas ir par izmaksām, un kas vēl man bija? Jā, tas ir viss šim brīdim, jā, jo, manuprāt, pietiks no manas puses runāt, jums var kaut kādi vēl citi jautājumi arī par saturu, ja vēlaties, es varu pārlikt uz biedrības mājaslapu, vai es varu paši apskatīties, arī tur ir pat šī tā detalizēts apraksts, teiksim, jā, ar skici, jā, vienai un otrai nedēļai, kāda veida, nu, pa kādiem 80% varētu būt tāda veida programma, jā, kas ir paredzēts arī, jā, satura un laika ziņā. Tas vēl ir, un jā, citādāks, man liekas, beidz savu runāšanu, dodu jums arī telpu, mums vēl ir 40 minūtes jautājumiem un atbildēm. Jā, Salīna. Mikrofons. Paldies. Jā, paldies, Ergas. Es gribu būt tur uz PDC. Man ir, es nezinu, atmiņā, kā atnāca atpakaļ. Es gribu pajautāt, tas ir piedāvājums, vai jūs gribēt vairāk info vai kaut kāda reminder uz e-pastu. Tad drīkst arī rakstīt savā e-pastu, un es varu sūtīt, rītdienā kaut kāda. Jā, tas jums nav ko darīt, bet tikai gaidīt tas e-pastu un tad izdomāt vēlreiz un tad, jā, darīt, ko jādara par registratūru. Ja jūs, tas ir kādreiz arī jautājums laiks, ir arī cilvēki, ka iet prom, tad lūdzu, vai ja jūs jūtat, es gribu, jā, bet man nav laiks paskaties tas permakultūra LV, un tad, jā, es gribu tas tas reminder, kas tas ir reminder latviski? Jā. Neviens gribu, jā? Ginta? Atgādinājums. Atgādinājums, paldies. Jā, tas lūdzu. Un tad, jā, lūdzu, Elgas, parādīt bišķiņ tas programmas, un visiem var sagatavot, pajautāt jautājumus, vai arī drīkst stāst savas, stāsti, vai ko jums vajag, vai ko jūs gaidīt, vai, jā, kāda... jā, kas notiek tagad? Tas ir laiks, ka mēs varam dzirdēt un runāt kopā ar jums. Gribēju uzzināt, kāda būs cena par kursiem pēc jaunā gada. Ļoti labs jautājums. Jā. Pēc jaunā gada mēs vienojamies, ka tā būtu 700 eiro. Jo mūsu pieredze arī liecina, ka gandrīz visi, arī citos gados, tie, kas ir nolēmuši vai plāno šo gadu, faktiski līdz gada beigām, 80% izplānos attiecīgi uz priekšu vai pieņem šādus lēmumus arī par nākošo gadu. Ja, un tas ir ļoti svarīgi mums zināt, faktiski, jo līdz gada beigām arī saprast to, vai būs pietiekoši liela grupa, lai šāds kurs varētu notikt. Jo skaidrs, ja piesakās tikai 10 cilvēki, tas ir pārāk maz, arī, ja, jo atkal, lai saglabātu salīdzinoši zemāku dalības maksu. Ja, tāpēc, ja, optimāli ir, teiksim, 15 dalībnieki, maksimums 20. Ja, tas tā, teiksim, grupa ap 15 dalībniekiem. Un ir svarīgi redzēt, teiksim, vai to var rēķināties, lai arī var komunicēt arī laicīgi pārējiem gadījumā, ja šī interese nav pietiekoši liela. Un, tā. Tāds ir mūsu pieņēmums, vai balstoties tajā, kā ir citus gadus, ka līdz gada beigām lielākam vairumam ir skaidra tā aprisi par nākošo gadu. Tātad, jā, 600 gada beigām, 700, ja reģistrēties no janvāra. Droši, lūdzu. Jā, es te uzlikšu fonā vēl to par programmu. Tikmēr jautājiet, runājiet, slēdiet mikrofonu iekšā un jautājiet, tas ir tāda lekcijas daļa beigusies. Tā. Salīdz ierakstīt, kā reģistrēties. Ja mēs šeit vēl nav reģistrācijas formu pievienot apakšā, ja tad šajā pie mājaslapas.
Jā, bet tā drīz būs arī reģistrācijas forma. Tā, ko es vēl gribēju uzlikt? Tā, ja jūs redzat, vai paši atvērt, tā izskatās, ja mājaslaps apraksts, jā, pie šī, jā, Permakultūra LV slīpsvītra PDC, jā, teiksim arī, jā, par šī gadu, tad tāpat informācija, jā, par māju un augustu, jā, par vēsturi, jā, un tad īsts arī apraksts, jā, kas tajā ir. Šeit arī ielikts, jā, šis video atsauksmes, jā, no Igauņa Henrija un no Ineses, un šeit zemāk, ja redzat, jā, arī šī skice, jā, programmai, jā, kāda tā ir paredzēta ierašanos svētdienā, jā, un tad tiecīgi 6 dienām ar programmu, tiksim, jā, un tad svētdienā kaut kā noslēgums. Jā, tā kā lūk šeit, jā, tāda arī skice un tematiskā, jā, ieskats par to. Tā kā tas varat apskatīties paši, ja jūs vēlaties, jā, tad 1 nedēļa un otra nedēļa, kurās atgriežas pie tā, teiksim, otrā nedēļā ir arī vairākas dienas, 4 diena, man liekas, un 6 diena, ir vismaz 2 dienas paredzētas arī šo savu darbojoties pie dizaina, pie dizaina saviem darbiem, jā, un mazās grupās strādāt vai prezentēt viens otram, jā, tas arī tiek darīts cauri otrai nedēļai. Otrā nedēļā arī 1 diena parasti ir paredzēta ekskursijai uz kādu citu saimniecību. Parasti cenšamies piemeklēt kādu saimniecību, kas arī ir tādi praktiķi, kas vismaz kaut kāda daļa no ienākumiem arī gūst no saimniecības. Jā, tad 21. un 2. gadā mēs braucām ciemos pie permakultūras biedriem arī Ingus un Sintīs drubām, jā, viņu kalnu drubu saimniecībā, jā, gan ar dārziem, gan ar vistām, un teiksim, diskutējām arī par šādu veidu maza mēroga saimniecību ar ienākumu gūšanai. Tā kā mums ir pāris ieceres, ko varētu arī Kurzemes pusē apciemot, bet tas vēl nav tik skaidri zināms, ka liekams programmā. Nu tā, vēl par to. Lūdzu, droši, jā, pārdomas, jautājumi vai papildus var kaut kādi, jo tāpēc gribēju runāt, es jau varēju aizpildīt, kā jau pasniedzējiem, es varu aizpildīt jebkuru laiku, bet labāk man uzdīt to runāšanu uz jūsu jautājumiem. Jā, Agnes. Par to, kad labas to certifikātu dabūn, un tur kaut kādas tālāk jūs arī varbūt, es gribētu tālāk un padziļināt, un vai kaut kāds online pasākums, vai kursiņus, vai satikšanās, vai kaut kas, ko var pēc tam organizēt, vai vienkārši braukt ciemos un uzzināt, ko un vajag uzzināt. Okay. Vai kaut tas, kāds notiek arī, tagad, ja? No iepriekšējiem kursiem, tad šie kursu dalībnieki, cik es redzu, parasti kļūst par ļoti labiem draugiem. Viņi rīko arī tādas savstarpējos ciemošanās braucienus. Tas ir viena daļa. Un, ja skatāmies atpakaļ, tādiem vēl senākiem, tas 17. gada kursi, kad bija notika šie 2 kursi vienā gadā, tad daļa no absolventiem tajā gadā mēs turpinājām arī šos tālākas tikšanās, kā saka, šos te virzienā uz to diplomu iegūšanu. Ja. Diploms ir diploma in applied permaculture, diplomu pielietojumā vai praktiskā permakultūrā, ja, kas arī ir kas atkal, Latvijas gadījumā, viņš nav kā gatava skaidra struktūra ar mācībām tādām pasniedzējiem, tādiem. Tas noteikti Latvijas gadījumā jautājums ir, ja veidojas pietiekos liela kritiskā masa no kaut kādiem iepriekšējo gadu un varbūt nākošā gada izveidojas kritiskā masa, piemēram, 8 cilvēkiem, jā, es gribu kaut ko turpināt, tīties regulārāk. Jā, atkal var domāt par formātu, kā tu var darīt, kādā veidā piesaistīt lektorus, vai tas ir ar online lekcijām, no Zviedrijas, vai no Dānijas, vai no Somijas, vai no Igaunijas, vai kaut kāds vizītes sarunāt. Šie dažādi veidi, ja kontakti mums ir. Saku, Dānija un Somija un Igaunija visvairāk, varētu teikt, arī, un Somija un Igaunija arī būtu tādas, kas ir apcietamas arī tādā apciemošanas vai aizbraukšanas ziņā. Tad var uzsākt arī šo procesu. Un diploma process ir starptautiski parastais, ja šis formāts ir tāds, ka veido šie tādu praktisko projektu tādu kopumu, praktisko permakultūras projektu kopumu, 10 praktiskus projektus, kurus realizē, kurus apraksta, dokumentē vizuāli un rakstiski, ja, un tādā veidā demonstrēt savu praktiķu iesaisti, ja, un to beigās prezentējot, arī saņem šo diplomu permakultūrā, un ar to var tālāk arī
var savā saimniecībā sākt mācīties dažādu veidu kursus, īsos kursus vai pilnos permakultūras dizaina kursus. Nu tā, ja, atkal jāatcerās permakultūrai kā kustībai nav tādas skaidras struktūras, jo daudz permakultūrā ir tādi, kā lai saka, aktīvisti un dumpinieki, kas drīzāk vēlas iet prom no sistēmas, nevis būt sistēmā. Līdz ar to ja, viņi daudz viet pasaulē nav ļoti organizēti. Ir valsts, kur ir vairāk organizētas sistēmas, tā kā, piemēram, Lielbritānijā un Vācijā tajā pašā, ja šīs kaut kādas regulāras, ja sevišķi Lielbritānijā, kur ir stabili regulāras ar šīs sistēmas ar diplomu, bet tas ir cits mērogs, liels valsts mērogs un, protams, arī lielas izmaksas, ko tas saistās. Jā, tā kā, ja tādā jā, mūsu gadījumā tas ir pēc tad, jā, svarīga kritiskā masa. 17. gadā mums ir kritiskā masa izveidojās, jā, un mēs turpinājām regulāras tikšanās, arī vēl tie Šveices skolotāji brauc vairāk kārtiem mums ciemos, jā, mēs paši rīkojam savus sabraukumus, arī, jā, secinājām, kā mēs viņus varam finansēt, jā, tādās, jā, daloties ar tām izmaksām, kas tajā ietilpst, vai ne, un turpinot savus tālāk, ja šīs izglītošanās un intereses. Tā kā, nu, tādā veidā. Un atsevišķi kaut kādi mazāki kursi, jā, permakultūras biedrība arī notiek ar kaut kādu regularitāti, ja, daži, kas saistās ar projektiem, citi, kas notiek varbūt arī pēc kaut kādu savu atsevišķu biedru iniciatīvas, ja, kas šķiet, ka viņiem varētu dalīties ar kaut ko ar pārējiem. Tā kā tas notiek tā epizodiski pēc vajadzības. Nu, tā. Paldies par jautājumu. Vai tas ir satisfying, apmierināts, Agnese, jā? Very satisfying. Jā, paldies. Ginta, tev bija jautājums? Nevar dzirdēt. Es tikai mēģināju parādīt, ka man patika. Visi kārtībā. Labi. Jā, varbūt mazais noslēgums, kurš gribu pateikt vai rakstīt, ko jūs paņem no šo stundu kopā. Vai jums ir skaidrība vai vairāk apjukums, vai kas notiek? Varbūt arī, ja ir ļoti noguris, drīkst arī rakstīt. Es gribu, piemēram. Jā, un tad arī es gribu teikt, ka par e-pastu var arī man rakstīt privāti. Ir daži, ka izdarā, paldies, liels, būs e-pasta rītdiena. Un arī, jā, man ir liels prieks, ka šovakar ir cilvēki, ka mēs varam runāt un klausies, kas ir svarīgi, kas notiek jūsu dzīvē un dārzā un galvā. Un, jā, ko es paņemu no šovakar ir, daudz cilvēku interesē, superīgi. Ne tikai par PDC, bet arī par permakultūru. Un, jā, turpināsim, tas dod man, jā, prieks iekšā. Elgies, ko tu paņem no šo stundā kopā? Man būtu interesanti dzirdēt vēl citas domas, jo tās lietas, kurām es gan daudz gāju cauri, gan pats mācoties, gan organizējot arī šos kursus un gan viņus organizēt, gan saskaroties ar to, ka šķietam visiem ļoti dalībniekiem ļoti patīk, visi ļoti apmierināti, bet redzot to, ka, teiksim, ka Latvijā vismaz izskatās, ka nav iespējams katru gadu sarīkot šādus kursus. Ja, laikam mūsu nav tik daudz Latvijā, ja, lai būtu arī šī interesanti, ja šādi kursiem. Un es arī apzinos to, ka tas tomēr arī ir liels gan laika ieguldījums, gan arī kaut tomēr finansiāls ieguldījums atļauties šādā kursā piedalīties. Ja, tas nav tāds vienkārši lēmums, arī tāda vajadzīga liela motivācija. Un es nezinu īsti kā citādāk to, iedvesmot vai padarīt pieejamāk. Es jau gribētu tā, ka tam ir liela interese ziņā un daudz iziet tam cauri un katrs kaut ko paņem citādāku. Bet es laikam neesmu tik labs mārketingā. Izdomāt, teiksim, kā lai es to pārdod labāk. Man liekas, tā ir fantastiska pieredze. Bet, tā. Bet katram ir sava apsvēruma. Un tiešām atbrīvot kādam, kuram ir pilns tos darbs, arī izdomāt, ja tās ir 2 nedēļas, tu izbrīvēt, ja. Vēl citiem, kam ir savu saimniecību un pienākumu, arī tas ir diezgan sarežģīti izbrīvēt tik daudz laiku. Tā kā to es pilnībā saprotu, kā esmu dzirdējis arī komentārus to kā izaicinājumu. Bet, tā kā es jau vairāk kārt teicu, man liekas, tas
tas formāts tomēr ir svarīgs, ka ir tādā veidā. Un dalībnieki paši to arī saka, teiksim, kad mēs atskriet tikai uz nedēļas nogali, aizskriet, tas tomēr citādāk nekā tad, ja tā ir tāda ieguldīšanās, būt pastāvīgi un būt ilgāku brīdi. Un, no tādām iedvesmas arī arī mūsu zadiņu kopienas vai struktūra un virzība un vadība. Tas bija kaut kas tāds, ko es izdomāju savu PDC kursu laikā. Tā kā varētu teikt arī, tas būs zadiņos daļa no iemesla tam, ka es biju PDC kursos, un kur laikā es domāju, ne, kaut kas jādara būt tā. Un es tā nedēļas laikā visu laiku to domāju intensīvi kā daļa no tāda mana dizaina vai domāšanas, kā tas varētu tapt kā kopiena. Un tur es dzīvoju ar savu ģimeni un 4 bērniem. Tajā vietā, tas arī kaut kas tāds, kas palīdz pieņemt kaut kādus lēmumus un ielikt kaut kā labi, es tagad darīšu kaut ko citādāk. Tad viss pietiek tagad Rīgai, un tagad būs kaut kas citādāks. Nu, tā. Un Rīgas arī nāca bez zemes. Man nav. Jā, tu pateici tieši tā. Tas nav obligāti, ka ir īpašums absolūti. Tas varbūt arī tās vienkārši saka, ko domāt. Vai arī bez dizaina idejām, viskārtībā. Jā. Paldies, Anita. Redzēju tavu komentāru. Vēlos piedalīties. Prieks par to. Aha, Anita, paldies. Man interesē. Tad man vajag kaut kādi kontakti. Jā, drīkst rakstīt privāti vai, es rakstu Anita Berga, bet ja ir kontakts sūtīt man privāti, tad. Jā, man liekas, mēs tuvākajās dienās uztaisīsim arī šo Google formu pieteikumiem. Mums ir cilvēki, kas pieteikušies arī vasaras festivālos, Permgultas festivālos, bija tie, kas bija izrādījuši interesi šajā laika posmā, kamēr kurs nenotika. Tas ir tas krājums ar interesantiem, kas mums ir. Šobrīd, ja godīgi, tas ir, man liekas, 17 cilvēki, kas mums izrādījuši interesi. Jā, par kursiem skaidrs, ka ne visi no viņiem arī nolems, ka tiešām šajā kursā piedalīsies, bet ir cerība, ka būs kritiskā masa, kā es saku, lai kursi varētu notikt nākošgad. Tā kā cerības to un uztaisim ar to arī Google formiņu, ko pievienosim tajā pašā saitē, arī pie Permakultūra LV, Slīpsvīta PDC, tajā apakšpusē lapā ieliksim arī formu, kuru var aizpildīt un jebkurā gadījumā arī tagad var ierakstīt savus ēpastus, aizsūtīt Selīnai. Ja, tad arī mēs pievienosim tam sarakstam ar tiem, ar kuriem mēs jau komunicējam šobrīd par aktualitātēm un plāniem un kā tas virzās. Tā kā, jā. Par ēdināšanu vēl gribēju pateikt, tas arī nav mazsvarīgi. Ja. Arī ir šefpavārs, kas mūs ēdināja 21. un 22. gadā. Viņš arī devis savu apstiprinājumu, tāpat 95%, ka viņš arī varēs piedalīties nākošajā gadā. Tā kā tas arī superīgs džeks tāds no kursiem, no Dundagas puses. Ja, tā kā arī viņš, tas, dažkārt cilvēks saka, man kaut kāds pusi no pasākuma veiksmes ir labs ēdiens. Ja, ēdiens ir tiešām superīgs, ja viņš tiešām dažādas lietas izmanto visu, kas sezonāli ir pieejams, ja, gan tie, kam ir gaļu, gan tie, kas neēd gaļu, vai ne, dažādi veidi arī pielāgojiet, cik iespējams. Un tā bija lieta, ko mēs no iepriekšējiem kursiem, man liekas, visi slavēja. To tā kā man liels prieks, ka arī viņš ir devis atbildes. Tad viņam teica, kad izskatās, ka varētu sanākt nākošais, gan viņš teica, super, jo viņam arī patīk tā pieredze būt tajā kursā. Viņam ir citi darbi ikdienā. Ja, bet, kad viņam piezvana un saka, mēs atkal rīkosim, saka, beidzot, vai ne? Super, ja viņš arī gaida to pieredzi, kur arī viņam ir tādas pozitīvas atmiņas no tādas labas gaisotnes, ja, šajās kursos. Tā kā, to arī gribu piebilst un tā kā par to. Agnes arī raksta. Agnes, paldies. Priecājos par kursu. Balsot jaunās zināšanas. Rakstīja. Paldies, Augļu bērniem uz šo laiku. Jautājums, kādā vecumā arī ir bērni, jā, jo, teiksim, tas viens tāda vecuma, 2. Jo tas, kas zadiņos ikdienā notiek arī tajā laikā, diezgan liela bērnu aprite, jā, un tur jau daļēji bērni pieskata bērnus. Mums jau 8 bērni zadiņos, mums ir vecumā no 4 mēnešiem līdz 13 gadiem, jā, tā kā, un meitenes un puiši dažādā kombinācijā, un ir
kaut kādi 70 dažādi ēnbriteņu freakbaiki, ja, kas viņu intereses aizņem lielai dienas daļai. Būtībā, nu tā, mani jaunākie divi, tīpaši jaunākie divi, meitai 6 un dēlam 3, viņi faktiski, ja laikapstākļi atļauj, viņi pavada ļoti daudz laika ārā, ja, un dažādu veidu saturu izdomā. Viņiem ekrāna limits parasti ir 0, izņēmuma gadījumā viņi kaut ko nedaudz skatās, ja, bet pārējais viss ir saturs, ko viņi mēģina radīt ārā. Un tas, ko mēs arī darām Radiņos, un ar Selīnu sadarbojoties, mēs pagājušajā gadā arī sarīkojām jauniešu savvaļas nometni nedēļu mežā. Tā kā ar jauniešiem arī mēs strādājam citādā formātā, tas arī tāda neformālās izglītības, un nākošais gads arī būs atkal vecumā 12 līdz 16 ja, jauniešiem, tā kā, lai dot ja, šādas iespējas. Tā kā, nu, lūk. Amazing. Tas izklausās tik. Bet es nesapratu, tas ir tā kā tos bērnus, nu, maijā nevarētu ņemt droši vien līdzi, bet augustā, kad bija augusts jau 2. nedēļa. Nē, pirmā nedēļa ir Zadiņos, tāpēc, ka skola vēl ir. Jā. 8 un 13 gadi. Piemēram, augusts būtu, nu, tas vispār būtu ideāli. Ja viņi jau tāpatās, viņi nekad nav klāt. Viņi kaut kur ir un viņi ir dabā. Un jā, nu, augustā ir citādāk, ka augustā ir saimniecības. Augustā mēs būsim pie Normonda. Tur, jā, bet jā. Nu jā, jāpadomā kopā. Par to māju, vai atkal paņem, ja tur jau mācība gan beidzies, labi, tur priekšpēdējā nedēļa, tur jau pēdējā nedēļā noteikti vairs nebūs nekāda pārbaudas darba, nekas nav palicis, jā, bet, nu, tur. Cik es zinu, Latvijā baigi nepatīk, ja kavē kaut vai, cik tur tās stundas. Tā kā es nezinu. Es savus bērnus ik pa laiku ņem ārā, teiksim, es kaut kā, teiksim, nu, tur vienu nedēļu neko daudz nemainu, ja mēs ar viņiem pašiem, ja, pastādēm tam līdzīgi, bet, nu, skaidrs paši, kā jums tas sanāks, ja tā kā, jā, tīri no tādas oriziņā jāskatās, jāizvērtē tas, vai viņu klātbūtne, jā, cik daudz ietekmē vai maina, jā, tādu līdzdalību kursā. Nu, jā, vienīgi tas ar skolu pārklājās, tas maija beigas. Es domāju, vai vismaz daļu no nedēļas noteikti var arī tur būt, piemēram, tur, nezinu, piekdien līdz svētdien. Tādā veidā arī var izdarīt, piemēram, kad ir skolā, nezinu, tur pirmdien līdz ceturtdienai, vai tad jums no nedēļas nogalē arī atbrauc. Tas arī ir ok. Tā, Rudīte jautā par vecinājumu. Jā, Rudīte. Tās jau iekauts tradicionāli. Ja? Es domāju, ka nekad nav par vēlu daudzām lietām vispār dzīvē, nekad nav par vēlu. Tas sakal, ja, nav tā, ka, teiksim, jā, ka dārs jāmaina stāk, jo vien dārs jau tikai viena daļa no tā, kas ir mums apkārt saimniecībai, vai ne? Jā, un tā kā es teicu vairāk kārt, jā, nav tikai par dārzkopību, vispār savas apkārtējās vides, jā, gan saimniecības, gan tālākas ekosistēmas, gan arī cilvēku kopienas, kas apkārt mums ir, jā, tas kas ar to notiek, un varbūt kaut kādas izmaiņas, ko var ieviest arī, jā, nāk prātā citas idejas uz priekšu, jā, tas varbūt arī, jo lietas saistās arī ar, ne tikai ar dārziem, bet arī ar būvniecību, ar ekobūvniecības, jā, praksēm un jā, kaut kādas tādas lietas arī, par kurām diskutējam, ir sevišķi augusta nedēļā, ja, Normunda saimniecībā, jā, ir dažādas arī šīs tādas prasmes un zināšanas, ja, būvniecībā, par ko būs Radiņos, mums arī ir, arī ja, šis celmu ķīpu un māla apmetumu mājiņas un cita veida arī kaut kādas, ja šis, nu, tā kā tas arī, tā kā es teicu, tad būs gan sociālā permakultūra, dārzi, ēkas, tā kā redzēt arī tur, jā, vispār, jā, ekoloģija un ekosistēmas pasteigas dabā, indikātoru sugu atpazīšana un tam līdzīgi. Nu, tā. Es domāju, ka tas ir super arī kaut kāda motivācija. Tas ir ideāli vietā, kur iemācīties mainīties. Un tas nav, kas mums ir kaut kāda ideāla permakultūra dārzā un visiem jādara tā, bet katram darīja savās, man tas, es nezinu, piemēram, es dzīvoju pilsētā, un ko man ļoti svarīgi ir komposts. Es negribu, jā, man ir svarīgi atrast risinājumu ar mans komposts, bet dārzā tas nav tik tā prioritāte. Man patīk, bet nav cik viegli. Tad katra dzīve ir ok. Mums ir daudz vietas par, mēs gribam tas diversity. Jā?
This can you help me, Elgers? This human diversity we wanted in the class. Jā, cilvēku dažādību. Un ne tikai mēs vēlamies, arī iepriekšējie kursi parāda to, ka faktiski dalībnieki ir vecumā no 25 līdz 65. Mums tiešām visādi vecumi dalībnieki ir bijuši ar dažādām dzīves situācijām. Un, tiešām, tā jau ir mūsu izglītības būtība. Ja, tas ir mēs jebkurā dzīves vecumā, ar jebkādām iepriekšējām dzīves pieredzēm, nav kaut kādas iepriekšējās kvalifikācijas, kas ir vajadzīgas. Ja, tas vienkārši tāds dod mums šīs prasmes, ja, dažādas lietas savīt kopā, skatīties arī uz tādu sistēmās skatīties, ja, kā viss saistās kopā, jo ekosistēmas ir unikāls un skaisti tajā, kā sarežģītas sistēmas, ja, un mēs varam saprast arī sociālās un ekonomiskās un politiskās, vai ne, sistēmas un domāt par sevi, par cilvēku, kā arī sarežģītas sistēmas. Mēs esam sarežģītas sistēmas, kurās arī mēs, ja mēs pārāk daudz iejaucamies, tad mēs dabūjam nevēlamās blaknes. Tāpat kā ekosistēmās iejaucoties, mēs dabūjam nevēlamas blaknes. Un tā kā dažādos līmeņos, ja, mēs varam to pieredzēt. Tur, man liekas, tiešām nav nekāda vecuma vai iepriekšējo pieredžu limiti vai ierobežojumi tam, vai tas, kas jau ir izdarīts saimniecībā. Tā. Jā, un es gribu arī teikt, ka viss ir ļoti praktiski. Mēs varam runāt par filozofijā pirtī, bet jā, mums arī jādara ar pirkstiņš rokā un uzbūvē, vai jā, visu mēģināt, jā, bišķiņ. Tas ir ok, jau tas nav tas sirds lietas, ka jums nepatīk būvēt, piemēram, bet jā, viss mēs darīsim, jā, rokam. Jā, tā kā tas ir tāds, ja šī atmiņa, kas veidojās, ja, darot vai nostiprinot vai pārspiežot, ja, tas viss ir vēl citi formāti, kā mēs zinām, mācoties mēs to, ko mēs dzirdam vai tikai redzam, ir maza daļa, ja, un tālāk ir tas, ko mēs pārunājam vai paši daram vai runājam viens ar otru vai izdarām ar rokām, ja, tad atkal atmiņa daudz pilnīgāk strādā, ja, daudz labāk noglabājās, ja, arī mūsu atmiņā. To arī mēs cenšamies darīt, zinot to. Atkal tas pats, teiksim, tāda augstskola ar tikai lekciju, vai ne, ir daļa no tā, vai PDC arī var, teiksim, var apgūt PDC, es tagad noklausīšos online lekciju kursu. Ja gribās dzirdēt, tur, piemēram, kaut kādu tur, ja, lektoru no Austrālijas un Amerikas, pie kura aizbraukt nevar, te var klausīties arī tādā veidā, bet atkal tas būtu citādā nekā tā, ka tas ir, attiecīgi, klātienes formātā. Ir dažādi. Pirmkultūras biedrībā, piemēram, arī aktīvis mums tās biedras Agnes Graudos ar agromeža saimniecību darbojās. Viņam interesēja, ja, iziet permakultūras kursu, ja, pie kāda, kurš, teiksim, starptautiski zināms tur pasniedzējis. Tad viņš speciāli brauc uz Ameriku, uz Vermontu, ja, pie, izskat no prāta, ja, tas Bens Falks. Ja, brauc pie viņa speciāli, ja, 2 nedēļas, ja, un mācījās šo permakultūras kursu pie viņa Amerikā. Ja, ir Tomas savukārt, ja, šo permakultūras kursu mācījās pie Richarda Perkinsa Zviedrijā, kurš arī zināmās noteikti aprindās ir kaut kāda mēroga, tāda bišķi permaculture celebrity, ja, tāda slavenība ar kaut ko, un citi arī, manuprāt, Latvijas ir bijuši, ja, pie Richarda Perkinsa. Tā kā ir tādi, kas ir citi, kas arī ir arī kaut kur citur mācījuši, izgājuši kursu Dānijā vai Vācijā, ja, tādi arī ir nedaudz Latvijā, bet, teiksim, lielākā daļa pārējie tie, kas ir, ja, šos Latvijā rīkoties kursos, ir mācījušies. Cik zinu, Lietuvā kursi vispār vēl nav līdz šim notikuši. Lietuvā tā permakultūras, tā teikt, kustība kopēji nav tik aktīva. Jā, un Igaunijā, es saku, tikai viens kurs līdz šim bijis. Arī tur bija dalībnieks, kurš vēlējās atbraukt uz Latvijas kursu, un tad viņš netika beigās to kursu, un tad viņa saimniecībā uzņēma kursu ar Dānijas lektoriem, un tas bija pirms 2 gadiem, kad viņiem tur notika. Un Igaunijam arī nenotiek katru gadu, arī viņi aizpagājušajā gadā sarīkoja. Un atkal paies daži gadi, kamēr viņiem būs nākošais. Un atkal viņiem nav lektori, teiksim, šo diplomētie kursu pasniedzēji, kas varētu paši pasniegt Igauniju, lai to viņiem vajadzīgs ir kāds, kur brauc no ārpus, līdz to arī viņiem studiju maksa aiziet uzreiz pāri 1000 eiro kursam. Ja. Savukārt mēs to kursu maksu varam turēt iespējami zemāk, ja jums nav, teiksim, nav jābrauc dārgam Šveices vai Dānijas lektoram, lai to pasniegtu. Ja, bet tā. Tāda vēl praktiskie man domas vēl. Aizpildu tukšumu. Nevis tukšumu, klusumu aizpildu. Noslēgums? Vai ir kaut kas vēl?
Nē, Edvards saka, nē. Mani bērni dažkārt man saka, nu, tēti, vienā pasākumā bija kaut kāds ekoskola fórumā, kurš arī lasīja lekciju jauniešiem, teiksim, Latvijas ekoskola tīkla. Mēs arī man uzaicināja kā lektoru. Mēs tur runāju. Pēc tam jautājumu atbildi. Saku, nu kādi mums vēl jautājumi? Tur man vecākā meita bija maziņa, pacēla roku. Saka, tu gribēsi kaut kādu jautājumu? Un tāda, tēti, es to gribēju jautāt, nu, cik ilgi tu vēl runāsi? Un Nā, tā man bija. varbūt man viens varbūt jautājums par valodu. Piemēram, kur jaunais cilvēks nerunā latviski īpaši labi vēl. Kā viņam būtu? Viņš, protams, ļoti mācīsies līdz mājām, bet jā. Tā. Tā, 17. gada kursos bija arī mums bija divas dalībnieces. Vienā rudens kursā bija divas dalībnieces, kur angļu valoda nebija paši labi. Tad mēs Šveices skolā tāpat notika angliski viss kurs. Tad bija tāds parasti kāds no kursa bija tā dalībniekiem tā teikt kluso tulkojumu. Tulkoja viņām. 21. gadā mums viss kurs bija latviski. Ja, un 22. gadā ja, bija pieteikušies bija vairāk, Igauni bija atbrauc 2, to arī mums lekcijas notika latviski un angliski. Nu, mēs ceram nākošais, ka viss būs pamatā latviski, viss tas kurs. Atkal, ja gadījumā kādam, teiksim, ja šīs, jo, nu, visu runāt abās valodās tomēr ir sarežģīti. Mēs esam, ja, tas labāk tomēr, ka ir viena pamatvaloda. Ja atkal tas ir iespējams tā, ja kāds, ja, tulko, teiksim, ja, nu, piemēram, jūs gribat abi divi piedalīties, ja, tad, teiksim, tulko, teiksim, apsēst visu tālāk, ja, un, ja, tad čukstas tulkojums tam saturam, kam mēs runājam cauri. Tādā veidā tas arī ir iespējams. Ir citas reizes tā ir darīts. Ja? Nav superērti, bet ir izdarāms. Ja? Jo atkal tas ir cits formāts. Ja mēs taisam arī, piemēram, ja varētu, teiksim, viss ir angliski, ja? Tad mēs tur sūtam ziņas vēl lietuviešiem, igauniem un tur vēl citur, ja? un taisam visu angliski. Un tad arī Latvijas dalībniekiem jābūt tādiem, kas ir gatavi visu kursu angliski, plus jā, teiksim, grupu darbu dažādi, bet mēs esam palikuši pie tā, ka mēs gribam pamatā tomēr tā ir Latvijas auditorija un apgūt to visu un diskutēt visu pamatā latviski, bet ja iespēja robežās neizslēgt arī iespējas kādam citam piedalīties. Tā. Jautājums Normunds arī parādījies savus mežniecības studijas, jā, lekcijas šovakar ir noklausījies, jā, jā, par Inķu mājām. Te kādu vārdu? Nu saki, Normund, pastāsti kādu pāris vārdus. Jā, es par Zadiņiem izstāstīju, kas paredzēts, tā, ka ja šī rudens nedēļa mums bija divas saimniecības, kuras vēlējās Normunds grūtāk konkursu kārtībā izturēja un uzvarēja pret tiesībām uzņemt. Es nejaukoju, bija divas saimniecības, kuras abi vēlējās uzņemt, jā, bet palikām pie Normunda. Jā, sveiciens visiem klātesošajiem. Bija smaga atlase, jā. Bet, jā, man Rūta ar mani sazinājās par to, ka ir divas saimniecības un izrunājām visus par un pret, un tad, saprotu, jūs iekšēji tā arī nolēmāt, ka tomēr Inķos varētu tikt uzņemta tā otrā daļa. Nu, jāatzīst, ka detalizēti vēl neesam visu izrunājuši, kas ko kā notiksies, bet īsumā var pastāstīt par pašu saimniecību kā tādu. Tie, kas varbūt jau ir dzirdējuši, tad Inķos ir notikuši divi reģionālie permakultūras festivāli. Jā, to es pieminēju. Saistībā par ekobūvniecību. Tā kā, jā, tad pasākumu rīkošana saistībā ar permakultūras pasākumiem tieši nav sveša. Un es nezinu īstenībā, kas ir pastāstīts jau un kas nē. Varbūt ir kaut kādi konkrēti jautājumi vai kaut kas, ko es varu... Jā, tikai tā var vairāk, lai tev redzētu. Es tieši tik īsti arī pateicu, ka es zinu, ka ir vairāk pasākumu tur notikuši un tā ziņā tu arī permakultūras biedrībā es jau sen biedrs, jā, ar savu dalību nu tā. Dažs jautājums, tas, ko mēs vēl izrunāsim ar Normundu, arī tā būs otrā nedēļa augustā. Skaidrs, ka mēs centīsimies iedot, pateikt, otrā nedēļā parasti ir vairāk vēl praktiskās nodarbības nekā pirmajā. Jā, tad arī, protams, izdomāsim, Normundam noteikti ir 101 ideja vietas, kur varētu kaut ko vēl izdarīt vairāk. Jā, tā kā tas atkal jādomā tādi, kas ir viņa kopējais dizains. Mēs varam Normundu izjautāt, ja kādā veidā viņš arī plāno skatās savu saimniecību, jā, un mēs varētu arī kaut kādus praktiskos darbus arī, protams, realizēt tur kaut kādu solītus uz priekšu, gan ar ekobūvniecību, gan iespējams ar kompostu veidošanu, jā, vai kaut kas cits, kas tavā dizainā, un arī, tiksim, runāties ar tevi
par to, kādā veidā tu redzēji saimniecības attīstību pats uz priekšu, ja, un arī dabūt kaut kādu feedbacku no mums pārējiem. Tā kā, jo kā jau jebkurš kurs ir šo dizainēšanas prasmju attīstīšana, un ne, tu jau, Norman, esi dzirdējis visādus feedbacks jau sev, bet atkal vēl viens skatījums no malas arī tur citiem ir interesanti, un interesanti arī tas, kā tu padalīsies ar to, jā, kādiem posmiem tu esi izgājis cauri, ne, un kuras, teiksim, idejas, ka varbūt sākotnēji liekas baigi labas, jā, esot tur, jā, gadu no gadus, tu pēc tam tu pakorģē un saka, nē, vispār labāk ir tā, vai nu, tā, zināt, tas viss tādi reāls, tāda liecība, stāsts par sevi, kā tu esi ar savu saimniecību, jā, tas, manuprāt, vislabāk uzrunā cilvēkus, jā, jo tas nav tāda, vai ne, teorētiski, ja tur lasi lekciju par to, kā vajadzētu būt, ja, bet tur rāda ar visām kļūdām, ar visām izveiksmēm, ja, un tieši kā lietas arī ir. Manuprāt, tas ir tas, kas ritīgi ir svarīgi cilvēkiem, lai nav kaut kāda, ja, tur Instagram ideālās saimniecības, bet ir reāla, konkrēta ar visām lietām, ko no tā var mācīties. Manuprāt, tas ir svarīgākais. Tā kā tev ir sarežģītais uzdevums būt pašam, kāds tu esi, ja, tā es varētu teikt. Jā. Un par pašu vietu kā tādu kaut ko arī stāstīja? Vai īsti? Nē, ko es stāstīju? Var arī izstāstīt, teiksim, cik daudz teritoriju ziņā, meži, pļavas, novietojums, tik daudz, cik uzrakstīts, ka ir Zemgale, Dobels novads, jā, un ģeolokācija nevienam nedalījos. Jā, ja pasaka Zemgale, tad liekas uzreiz ir plakani, līdzeni lauki un plaši tālumi, tad šeit ir bišķiņ savādāk. Es esmu atrodos malā Krievkalnu masīvam, te ir arī Krievkalnu meža masīvs, kur faktiski lielākā daļa ir LVM teritorijas, un diezgan daudz arī aizsargi joslas un dažādi netik bieži sastopami putni. Un ir arī viena virzība šobrīd no DAP puses, bet viņa laikam ir kaut kur iestagnējusi ļoti par to, ka visu teritoriju attīstīt kā dabas parku, nacionāls nozīmes, bet tas laikam ir šobrīd apstājies. Jā, kā jūs minējāt, te ir meži un ir reliefs un ir arī ezera apkārt. Tā kā varbūt, ja kāds ir bijis šajā pusē, tad tas ir netālu no Pokaiņu meža. Un, jā, teritorijai varētu teikt, viens mazs stūrīts pieiet pie blakus esošā Sasavas ezera, un apkārt ir arī daudzi dažādi meža ezeriņi. Teritorijā ir arī vairāki dīķi, jau kādi 20 gadu atpakaļ rakti, un liela daļa auga cieta, kā, nezinu, varbūt kaut ko arī varam paštupot par tām ūdens tilpnēm, bet nu, tas tādā tālākā plānā jau, protams. Ko es vēl varētu minēt par pašu infrastruktūru, varbūt īsumā varu pateikt, ka ir divās ēkās šķūņaugšs, kur lielākoties var izmitināt visus dalībniekus, un pieejams arī komposta tolets un dārs duša un pirtiņa, tā kā ir kaut kāda tāda infrastruktūra, kur varēs visi arī izvietoties. Ir arī dārza virtuvīte, kuru man ir bišķiņ jāuzlabo, bet es domāju, līdz pasākumam tas tiks izdarīts. Nu, kaut kā tā, es tā dziļi neizplūdīšu varbūt pārāk daudz visās detaļās, bet jā, tas tāds īsa maza prezentācija par pašu īpašumu. Un, nu, ja runā par pašu teritoriju, tad tie ir aptuveni 14 hektāri, kas ir mūsu rīcībā. Jā, 40, un meži ir kaut kādi 2/3 lielākā daļa, vai ne? Nē, meži gan man ir maz salīdzinoši, jo tādi, kas ir vecāki meži, ir apmēram 2 hektāri, tad ir aizaugošas pļavas vairākas, tā kā īstenībā kaut kādā 8 hektāri skaitās pļavas, un tad ir vairāki tādi nogabaliņi, kas īsti vēl nav taksēti, bet to es īstenībā plānoju rudenī izdarīt, un es domāju, tā koplatība varētu sasniegt kaut kādus 4 hektārus tiem mežiem, varbūt, nu, aptuveni. Plus-mínus. Nu, tā. Es pie Normundas festivāliem aizbraucis neesmu. Jā, Rūti ir bijis vairāk kārt, vai ne? Es zinu to vietu labāk. Bet jā, un Zadiņos par izmēru runāt, Zadiņos kopā ir 90 hektāri īpašums. Un mums ir meža vairs, laikam, pēc no savu mūsu piemēru vajag domāt, ka mums ir no 90 hektāriem 60 hektāri ir meži, jā, un pļavas ir kaut kādi
15, 17 hektāri, jā, un tad ir zem dīķiem ir kaut kādi, zem 6 dīķiem ir 6 hektāri, ne 5 hektāri apmēram, kaut kas samlīdzīgs, un tad attiecīgi augļu dārzi, ogas, jā, kas ir ap mājām un tādas lietas, jā, mums arī Zadiņu viss, jā, pļavas un daļa no mežiem ir bioloģiski certificēti, jā, tajā, un mežā mēs esam dabas aizsardzības pārvaldes programmā biotopu veidošana arī, ja 3 hektārus meži ir kā meža biotopu arī pieteikti. Ja, tā kā tur arī mums ir dažādi vecumi, daudzas mantojumā saņemtas, ja, kailcītas apstādītas kā jaunaudzes, ja, tā kā tās arī kopiem, vai ne, un, protams, visu mežu kā ar bezkālcīšu meža saimniecību arī apsaimniekojam kā kopienu. Nu tā, runājam par izmēriem. Tā kā gan vienai 90 hektāri, otru 40 hektāri, tur ir abas ir diezgan plašas, jā, saimniecības, ja, kurās jāsaprast vai domāt par to dizainu. Tālāk. Daudz, ko mēs jau runājam, laika ziņā, ja tas respektējot visu laiku, parasti pusotrā stundā cenšas iekļauties perimetrēsdienas, mēs jau gan esam sasnieguši, ja, 9. Varbūt kādam ir kāds noslēguma jautājums vai komentārs vēl pirms mēs dodamies savos citos vakara darbos. Celīna sūta visiem sirsnības. Tieši tā. Nu tā. Labi. Tad sakojiet līdzi tālāk informācijai, kas arī gan permakultūras šajā e-pastlistē būs aktuālais. Savukārt tiem, kam tiešām ir interesi arī piedalīties kursos, rakstiet Celīnai, man vai Tomasam. Ja, un mēs pievienosim kopīgie sarakstē arī tiem, kas plāno par nākošo gadu. Tik daudz. Un tie, kas netika, tie var redzēt ierakstu. Ieraksts viss mākonī kaut kur tiek saglabāts, ja, un varēs visu mūsu gudro runāšanu noklausīties citreiz. Nu tālāk. Labi. Lai visiem tad mierīgs un darbīgs vakars. Un arī, ja, un tad, lai viss izdodās, ja, domājot par saviem sapņiem un mēģiniet iekļaut arī permakultūras kursus savos sapņos, manuprāt, ir tā vērts. Paldies visiem. Superīgi. Jā, paldies. Čau.